čempionu titulu. Arī ļoti interesanta sērija, 7 spēles. Paskatīsimies, kā veiksies šajā sērijā. Vairāk kā 20. sekundē Strēlnieks izpilda metienu. Pirmais pie atliekšās bumbas ir Vairogs, bet viņš nobloķē Parakovskis, bet tālāk seko vēl efektīvāks turpinājums Hunter izpildījumā. Šajā fināla sērijā. Tagad Jānis Strēlnieks. Jau dod vairākas otrās iespējas. Šeit nogulēja augšā aizsardzībā Jančēnoks jau kā tiem metieniem. Tagad jau Dairis Bērtāns dodas pretējā virzienā un viņš ir neapturams. Plus 2 VFam. Jā, Bērziņam jau šodien otrā epizode. Un tikmēr Parakovskim monster bloks otrā galā. Haizivs sajūta asins garšu un izmantoja šo te pārsvaru un 2 punktus. Tagad Tailers Keins veiksmīgi ar pagriezienu apspēlē savu pretspēlētāju. Sadarbību. Riskanti Keini piespēle Bērtānam. Bērtāns bumbu īsti nenoķer, bet tās uz grozi izspēlēt brīvajam Bērziņam un Bērziņš ir precīzs no tālās distances. Strēlnieks atrod caurumu Vēfiešu aizsardzībā. Līdz puslaika pārtraukumam iespēja atspēlēties. To gan viņi palaiž vējā, jo Sandis Valters nolasa situāciju, bet kļūdās vēl elementārākā situācijā. Tiek atbildēt. Tagad Māris Gulbs dodas caurgājienā. Žēl šķiet, ka tieši Sauļs Kuzmīnskis patraucēja realizēt šo 2 punktu metienu Gulbim. Tagad tas liels bonus arī treneriem. Bet tikmēr kārtējais bloķētais metiens, šoreiz atkal Artjom Parakovski izpildījumā, bet daudz kustības. Vēl beigās Strēlnieks spēlē ar Hunteru un Parakovskim 4. bloks. Minūtēs tagad Parakovskis arī uzbrukums Smailē apspēlē tur Bērziņu un bumba pēc vairākiem atstieniem par grozu stīpi ieveļas grozā par uzbrukumu. Turī saspēlējās Vairogs, Bērziņam apakaļ un precīzi no pustālās distances. Rasa aizseg, to veido Hunters, bet Vairogs izšķirās doties uz otru pusi, līdz ar to garām Bakučam netiek. Mazliet atgrūst, bet pēc tam metiens krīt grozā. Labi iesākuši ceturdaļu. Puslaikā ir izdarīts savs secinājums un Strēlnieks sākot savu draugu Bērtānu. Sefečuku tagad ar bumbu aizseg veido Hunter. Sefečuku dodas caurgājienā un Bērziņš viņu vairs necenšās kavēt. Projām neveicās Jančēnokam ar metieniem. Efečuku izcīnīs atlikušo bumbu. Droši vien par piespēli tagad nedomā. Dodas līdz galam skaists caurgājiens un 2 punkti. Jančēnok, kurš gan šoreiz par to neizšķirās, piespēlē Keinam. Metiens pārāk īs, bet bumba pirmā tiek pie Keina un vēl viena cīņa turpinās. Tagad Parakovskis ir tas, kuram izdodas veiksmīgi noslēgt VF uzbrukumu. Agrāk, kad tikko tika uzbūvēts Ventspils halli, daudz basketbolists sūdzējās, ka šie grozi ir ļoti neparocīgi. Tikmēr Strēlnieks apspēlē savu draugu Bērtānu. Lieliski arī tagad atrada savu partneri Bērziņu, kurš netraucētu gūt 2 punktus, bet tagad Efečuku lidojumā, protams, ir neapturams. Uzbrukums, katra aizsardzība, katra izcīnītā bumba ir ļoti svarīga. Un redzam, Efečuku ļoti efektīvi gūst 2 punktus. Spēles laika tiesneši, precīzi fiksējot 24 sekundes pārkāpumu, taču tagad spēle ir beigusies oficiāli ar rezultātu 79-70. Pirmo uzvaru fināla sērijā izcīna VF.